Varbūt arī jums tā ir gadījies, ka pēc kādas mājaslapas apmeklēšanas reklāmas ar to mājaslapu sāk sekot visur, kur vien jūs esat internetā. Šajā video par to, kā tas strādā un kā no tā izvairīties. Katrā mājaslapā parasti ir viena vai vairākas bildes. Reklāmdevējiem Facebook ļauj izvietot papildus ļoti mazu, vienreiz vienu pikseli lielu neredzamu bildi, ko ievietot savās mājaslapās. To sauc burtiski par Facebook pikseli. Aizejot uz šādu mājaslapu, tiek ielādēta pati mājaslapa, visas tās bildes, ieskaitot arī Facebook pikseļa bildi par spīti tam, ka cilvēka acī tā nav redzama. Pēc tam reklāmdevējiem ir iespēja izvietot reklāmas, kuras rādīt tikai tiem, kuri ir apmeklējuši viņu mājaslapu. Tā kā ļoti daudz mājaslapas ir izvietojušas Facebook pikseļus, tad Facebook var burtiski izsekot, kādās mājaslapās un kad jūs tās apmeklējat. Reklāmas, kuras jums seko citās mājaslapās, nevis Facebook, pieder Google. Google ir vēl lielāka reklāmu kompānija par Facebook. Tas ir galvenais avots, kā viņi pelna naudu. Līdzīgi Facebook pikselim daudzās lapās ir ievietots Googles reklāmu kods. Vēlos ieteikt Ghost arī paplašinājumu Chrome pārlūkprogrammai. Šis paplašinājums ir bezmaksas un radīts, lai bloķētu tieši neredzamos spiegošanas un izsekošanas kodus. Katrā lapā Ghost arī parāda, cik daudz mēslu ir nobloķēti, un jūs būsiet pārsteigti, cik daudz tādu ir mājaslapās, kuras jūs ikdienā apmeklējat.